Labvakar, un par jaunāko sportā. Pasaules kausa turpinās futbolā, jau trešā kārta sākusies. Pēdējās spēles tātad apakšgrupās, kad ir divas vienlaicīgi, un noskaidrotas jau vēl vairākas komandas, kas oficiāli tikušas play-off. B-grupa spēlē Vankūverā Šveice, Kanāda 2-1. Pirmajā puslaikā nedaudz labāk šveicieši, bet vārti netika gūti. Otrajā daļā sākumā Šveicē 2 panākumu, otrais gan faktiski pēc kanādiešu kļūdas aizsardzībā, bet tas gan nebija viss. Vēlāk jau krietni labāk kanādieši, viņi uzbruka vairāk un daudz bīstamāk. Un teicam, gūt vārds 76. minūtē un jau 2-1. Izdevības vēl bija, bet neizšķirt Kanāda tomēr nepanāca. Šveice uzvarēja 2-1 un tai pirmā vieta grupā, Kanāda ir otrā. Bosnija un Hercegovina pret Kataru 3-1 un bosniešu grupā trešie ar labām cerībām tik tālāk. B apakšgrupā Brazīlijas Skotija 3-0. Uz maiņu laukumā devies arī Neimārs, bet 2 vārti brazīliešu labā Viniciusam Junioram. Lielprieki Brazīlijā šie ir skati no slavenās Copacabana pludmales Rio, kur organizēta publiskā futbola skatīšanās lielajos ekrānos. Maroka Haiti 4-2 un beigās Brazīlija grupā 1, Maroka 2 un Skotiem faktiski ir turnīrs beidzies. A grupā Meksika Čehija 3-0 un meksikāņiem 3. uzvaru un 1. vieta grupā un pagaidām vienīgajiem šāds rādītājs Čehiem turnīrs beidzies ir tikai 1 punkts. Meksikā gluži vai valsts svētki cilvēki iziet ielās un priecājas par savēju uzvaru, nu jau 3. pēc kārtas. Un vēl Dienvidāfrikas Republikā uzvarēja Dienvidkoreja 1-0 un Dāri ieņēma 2. vietu grupā un pirmoreiz vēsturē kvalificējās play-off spēlēm. Bet Dārijas Semeņistī tomēr nekvalificējās Wimbledonas pamatturnīrām kvalifikācijas izšķirīgajā 3. kārtā, ja finālā zaudējums Anastasijai Gasanovai 4-6, 2-6. Labāk veids Saļonai Ostapenko, kurš šodien Īsburnas turnīrā uzvarēja ceturtdaļfinālā un iekļuva pusfinālā, šodien pret Zeynep Sonmezu no Turcijas pārliecinoši 6-3, 6-0. Latvijas tenisisti pašlaik rāda gan labu sniegumu zāles laukumos, viņi arī ļoti labs serves, šoreiz 9 neatvairāmas. Pirmais sets nedaudz līdzīgāks, sākumā gan bija 3-0, beigās 6-3, bet no otrajā liels pārsvars Ostapenko 6-0, sasniegts pusfināls Īsburnā un, kas vēl svarīgāk, Grand Slam turnīros Ostapenko atkal varēs būt izlikto spēlētāju vidū, viņa atgriežas top 32 pasaules reitingā. Tiesa, tas netiec uz Wimbledonu, kur izlozi jau šonedēļ, bet aktuālajā reitingā šonedēļ Ostapenko vēl 35. Spānijas ACB basketbola līgā tituls Valencijai. 4. spēlē viesos pārliecinoši uzvarēta Barcelona 108-84, sērija galā 3-1. Žanam Montero no Dominikānas Republikas 23 punktu Valencijas labā. Viņa atzina par vērtīgāko spēlētāju. Svētki visai komandai un papildu arī Sergio de Larijā. Viņu nu pat izvēlējās NBA drafta 1. kārtā ar 25. numuru. Šovakar sācies pasaules čempionāta Akropolis ralijs. Grieķijā pirmais ātrumposms aizvadīts un ralijā piedalās arī mūsējie Mārtiņš Sasks kopā ar Renāru Franci. Iesildīšanās posmā ātrākais bija beļģis Thierrys Neuvils ar savu līdzbraucēju, otrais francūzs Sebastians Ogier un trešais Adrians Formont. Čempionāta līderis Elfijs Evans iesildīšanās posmā bija tikai 10. Sasks ar Franci uzrādījis 7. labāko laiku, bet pirmais īstais ātrumposms, nepilni 2 km, ir šovakar un tas aizvadīts. Pirmajā triniekā Ogier, Neuvils un Pajārī, Saska ekipāža ir 13. Kopā 3 dienās jāizbada 17 ātrumposmi. Ralijs beigsies svētdien. Akropoli ir sezonas 8. posms. Latvijas futbola virslīgā šovakar ir 3 spēles, 2 beigušās jau, un tās abas ar bezvārtu nešķirt 0-0. Tā nospēlēja Grobiņu pret Audu, un Daugavpils spēja noturēt nešķirt pret Rīga FC, tātad potenciāliem līderiem vēl atkal zaudēt 2 punkti. Un šobrīd Supernova spēlē pret Jelgavu, šo cīņu skatās arī Andris Auziņš. Sveiks, Andri, un tev vismaz ir paveicies. Es jau sacīju, pirmajās 2 spēlēs vārdu gūmu nav, bet šeit, cik es saprotu, jau 2 ir. Sveiks, Mārs, sveiks, skatītāji. Jā, tik tiešām ļoti rezultatīvs futbols. Un ir nevis 2, bet pat 3 vārti gūti un 3-0 vadībā ir Jelgava šajā spēlē pret Supernovu. Supernova nav uzvarējis jau 5 spēles pēc kārtas, bet pirms šīs spēles Supernovas labākais vārtguvējs Valērijas Lizanovs saņēma virslīgas iepriekšējā apļa labākā jaunā spēlētāja balvu. Viņam 5 vārti šajā turnīrā, bet viņš pie bumbām tā arī īsti nav ticis bīstamās epizodēs. Jelgavnieki spēlē vienkārši krietni
labāku un skatāmāku futbolu. Viņi sākumā jau pašās pirmajās minūtēs guva vārds, tur gan aizmuguras dēļ tiesneši izlēma, ka šie vārti nav jāskaita, bet pēc tam, kā tika gūti pirmie vārti, tā Maisam gals bija vaļā, vēl 2 vārti un 3-0. Milzīgs pārsvars tiešām ir Jelgavai. Abas komandas atrodas tabulā blakus. Viņa Supanova vēl nesen tur kotējās Eirokolas zonā. Tagad jau Supanovai jāsāk skatīties, lai nenokristu zemāk par izkrišanas zonu, tā teikt. Starp citu, arī šodien no 25. jūnija ir atvērts arī pārēju periods, un tur ļoti interesants pārējais. Piemēram, visas virslīgas rezultātīvākais vīrs Ede Oloko no Tukuma pārgājis atpakaļ uz Liepāju. Kā beigsies šī spēle, par to es jums noteikti pastāstīšu naktsziņās, bet Supernovai izskatās ļoti čāpīgi šovakar pret Jelgavu. Jā, paldies Andrim par šo vēstu, un tas bija pēdējais, ko gribējām arī šovakar jums pateikt sporta ziņās, un tūdaļ par gaidāmo laiku tad Ilze Golubeva. Vislabāk! Labvakar laika ziņās. Svētku brīvdienas Latvijā aizritējušas ar mierīgiem laikapstākļiem, un arī šī diena ir bijusi silta. Gaisa temperatūra sasniedza pat 25 grādus, bet tuvākajās dienās mūsu reģionu sasniegs karstuma vilnis no Rietuma Eiropas. Un jau rīt daudz viet Eiropā vēl aizvien spēkā būs brīdinājumi par stipru un vietām pat ļoti stipru karstumu. Augstākās pakāpes brīdinājumi par lielo tveici izplatīti Francijā, daļā Anglijas, kā arī Austrijā, Šveicē un daļā Vācijas. Un tātad arī pie mums, tojoties nedēļas izskaņai, gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Par visu plašāk. Šajā naktī tikai vietām galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms neliels īslaicīgs lietus, bet rītdiena aizritēs bez nokrišņiem. Mākoņu debesīs būs maz un šonakt pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Minimālā gaisa temperatūra 12–17 grādi. Rīta dienā saule gaisu uzsildīs līdz 20–25 grādiem. Vietām valsts vidienē, kā arī rietumos diena būs vēl mazliet siltāka, un tur gaiss sakarsīs līdz 27 grādiem. Diena tātad mierīga, saulaina un sausa, un jāņem vērā, ka dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta līdz augsta, tādēļ ilgstoši tiešos saules staros nav ieteicams atrasties. Rīgā naktī iespējams pavisam sīks lietus, bet diena aizritēs ar sausu laiku. Naktī minimālā gaisa temperatūra 15–17 grādi, dienā gaiss iesils līdz 23–25 grādiem. Un sākot ar sestdienu, Latvijā izjutīsim pamatīgu tveici. Naktī uz sestdienu nebūs vēsāks par 13–18 grādiem. Dienā valsts lielākajā daļā 27–32 grādi, bet vēl karstāks laiks gaidāms svētdienu un pirmdienu. Tad termometra stabiņš vietām pietuvosies pat 35 grādu atzīmē. Un visticamāk, ka turpmākās dienas mums atasīs arī jaunus karstuma rekordus. Bet vēl pavisam īsi arī par to, kāda ir ūdens temperatūra. Upēs un ezeros ūdens temperatūra šajā pēcpusdienā sasniedza 15–23 grādus. Vēsākais ūdens ir atsevišķos upju posmos Vidzemē. Ūdens temperatūra Baltijas jūras piekrastē 18–19 grādi, bet Rīgas līča piekrastē 15–19 grādi. Šajā vakarā laika ziņās tas viss. Palieciet kopā ar Latvijas televīziju.